Hei, mans vārds ir Gonita Lakstiņas-Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 22. rubrikas Darīt ir radīt, jeb nejaušība nav sērijā. Pēc iepriekšējās sērijas, kurā es stāstīju par savu radošā posma grūtāko etapu, proti lasītāju atsauksmi un gaidīšanu, man kāda lasītāja jautāja, un kā tad ar kritiku? Nu jā, kritika laikam ir otrajā vietā šajā topā. Bet man par laimi nav gadījies saņemt iznīcinošu kritiku, ja neskaitā rakstniecības karjeras sākumā, kad viena recenzenta manā izlasot manus stāstus un teica, neraksti šitādu māksaimnieku mēslu, nevienam nav vajadzīgi. Par laimi, turpmākajās gaitās, kad iznākušas grāmatas, tik iznīcinošas atsauksmes neesmu saņēmusi, bet, protams, kā jebkuram cilvēkam ir vairāk vai mazāk sāpīgi dzirdēt par savu darbu sliktas atsauksmes. Bet varbūt netik daudz tas sliktais ir tas sliktais, kā tas, ka, man vairāk, sāpina cilvēki, kura acīs saka vienu, bet aiz muguras pauž ko citu, un tā man ir bijis pāris reizes, ka, neteiksim, ka tuvu pazīstami cilvēki, bet apjautājoties, kā patika grāmata, saka, ka viss bija kārtībā, patika, un pēc tam mēs internetā kaut kur pie kaut kādām atsauksmēm ierauga, ka cilvēks ir uzrakstījis, ka viņam tā šķita garlaicīga vai nepatika, un tas man liekas neforši. Ja tev nepatīk, tad man liekas tā arī pasaka, nebija manā stilā vai nebija manā gaumē, jo es pati vados pēc principā, es arī lieku atsauksmes, kā jūs zināt, Facebookā ar hashtagu autors autoram, un vados pēc principā labāk slavēt skaļi, bet kritizēt klusi, un tādā veidā es lieku atsauksmes tām grāmatām, kuras man patika, bet tās, kuras man nepatika vai ļoti, ļoti nepatika, es tās domas paturu pie sevis un publiski žulti neizgāžu. Bet ir tādi cilvēki, kuriem tas acīm redzot ir nepieciešams. Vienkārši, pirms to dariet, padomājiet, kuram no tā ir labums. Ja tikai jums, un ja jums liekas, ka tas ir ok, tad dariet tā. Bet jebkurā gadījumā autors arī ir tikai cilvēks, un viņam arī, protams, ir jūtas un sāp, ja kāds kritizē viņa grāmatu, sevišķi, ja tas ir, ja aiziet personiskos apvainojumos, un tas nav forši. Bet par priecīgo. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, čau!